Tu jau zini, ka es traki krātu. Balvi krātu. Vien rīt jāsaka. Sāk ar to, ka pirmo rītu izlaiž. Es atnācu šeit un daudz sīvāks idegais. Nekad negribu būt, lai esmu pirmais. Nepaties vairs nav audiņš, jo papis tiesības. Bet nelietoju alkoholu, tas bija par ātru. Graudu patiešām patīk lidot, un tās nav atrūs. Kardashian jau! Nē, vai es neizdomāju atskaļu. Opa! Ievērtēji! Jā, vecī, musulmaņi viņi ir traktāri, tāpēc, ka viņiem ir diezgan grūtības apstākļi. Un viņiem ir kaut kas milts vagīnā. Jā, vecī, vai saprot, ka labībā ir iekšā kaut kādi, bet tur iekšā glutēni. Fici, man es nevaru vairāk. Jā, labībā ir glutēni, no kura visi cilvēki mirst kā kucēni. Es arī kādreiz tādam uzspēnu, jo es sēdos pārāk daudz milnu. Zini kā, ar tiem man bija pilnas sarnas. Zini kā, pēc tam es biju tur, kur ir darbs. Un tur arī bija maize, kur bija glutēns. Es nezinu, kas to uzspēra manam ēdienam, bet man līdz svētdienai es sēdēju un tēmi, jo man ir nepatiesība, bet patiesībā nav. Zini kā, tā ir nepatiesība. Nē, Ir tā liecība, kurā tad mēs ietrapīsim kādā sēdā, kas ir tas klaus, kurš tagad pacels mani šeit, jā. Stāvēja ārā, bija pēc domāja jāatskaņas, bet atnāk šeit un pilnīgi citas galvās, tā man tagad vienmēr brīvās mums tāds drošs, mazāk cilvēki atmosfēra tā brīvāk, jā. Es šaus kaut viss draudz. Ko tu vēs? Viņi visi ir kapos, un arī tur mans brālis atrodas, iecās to pie spēkas. Vienreikas tas pacams. Jūs viņi saprotat, jā. Es atceros, kāpēc kādreiz bērnībā spēlēju to basīt. Viņš man vinēja. Kļūda. Jau, es vienreiz nošāvu suni. Pēcīgi dominu saka man, bet viņš man sakot, jā, pacam, man kāja grūti dzīvē. Ok. Jā, vienreiz skatos ielas, sakot suns, tas ir gadījums, ko mans pagājums diezgan tumšs, jo viņš man sakot, es nesaprotu, ko man darīt, un es redzēju, kur arī saimnieks skrien arī. Viņš apskrēja stūri un nokrita, un likās, viņš to suni gribēja nosits, bet tas suns man bija jau sakot, tas vilciens jau bija aizgājis. Nē, nopietni, es vēl staigāju, es man iekot kājā, es nopietni, tas čalis man iedeva šokolādi, tad to man iekot viņa sūds. Wow, what the fuck? True story. Ok, klausies, jā, arī mani kādreiz sakoda suns. Viņš bija ļoti tumšs. Es paņēmu labo dūri, paņēmu kreiso dūri un aizmetu to suni, kas stūri. Es nezinu, tas bija drūmi. Es zināju, ka man beigās būs beigies sūri. Es negāju skolu 3 dienas. Es negāju skolu 3 naktis. Es skaitīju katru dienu vienu to pašu testu. 3 taktis. Es lūdzu Dievam piedošanu. Bet Dievs teica, Dievs vai piedos varu. Es viņam teicu, iedos man varu. Un es iesākšu piedosim karu. Es gribu kļūt kā Putins. Tikai tad, kad man kāds uztic. Es neesmu dzīves, esmu pusdzīves. Patiesībā esmu pusdzīves. Es piedzimu tikai pa pusē. Jā, un zini, kad tu man uzlēji nedaudz tā dzērienu. Es varu uzmesties un iedot pa seju kādai kucei, tieši suni. Es to dzirdēju dziesmās, un vienā dziesmā pateica lieto heroīnu, un tad es tā arī sāku darīt. Ok, mēs iet. Mana dzīve, viņa bija grūti, jā, tāpēc es tev tagad sūtu, savas dziesmas, visām manām grūtījām. Es stāvu studijā, paklausies kā, es tu varu grūtījās.
Varbūt tu man iedos plici? Varbūt uztaisīsi kādu neiztastīci? Nevienam nepatīk. Es domāju, ovācijas pateicu. Jā, kad ir vārā to, visiem ir grūti, jo viņa freestyle ir sūdi. Jau! Es nevaru vairs par to pīst, es nevaru iesākt. Jā, es esmu spūdze viņas galvā. Es esmu tās pletes smūtis starp spāvām, kad man paskaties apēnēs. Jau! Vai tu saproti, ka papelēs ir iekšā pūkas, tāpat kā tu fucking puikas, tavas lūpas, blēd. Jau! Tu esi pārāk jauns. Es esmu pārāk ļaus. Sorry. Viņam visiem paliek grūti, kad es paskatos uz viņiem un tu jūti to, kad saproti, ka viss, ko es daru, tā nav mītbīt virāža. Nē, tā nav. Es aizmirsu vārdu. Tā nav virāža. Es izņemu tevi kā virāžu. Sorry, nē, stop. Pirmoreiz šokar. Jā, pirmoreiz šovakar atkal slogas sāk dzīt savu bezsakaru. Tas ir domas šeit uz vietas veidojas. Skaļāk! Ilgu, tikko esam to atbilumam, tagad skaļāk nedaudz iepliežu, tagad apiežu visu pēku. Apgājām gaisā un manās acīs laistās zelts un sundraba gaismā. Tik daudz staru, kas tagad taisa. Iedeva mūs tavas sejas no dimanta brē. Tiešām gribās tā, lai ir ovācijas, gribās, lai ir patiešām labi, nevis nominācija, prosti tagad par rāciju dzird kuiņu. Kāpēc nav emociju šeit šovakar, zēni, puiši? Es esmu redzējis, kā jūs skatot labāk, kāpēc šovakar ir tik ļoti švakā? Vajag, lai jūs atrodas tagad purināt un vajag ieskatīties kādam acīs, vajag kādu ko redzēt. Kāda slikta tēma par to pērseni? Atstapējies pret sienu, jo tevi laikam nes nos. Tu nezini, ko lietojas, bet redzi mani ar cepuri uz galvas. Tagad redzi šeit es esmu mani. Kāpēc tik švaki tu stāsti, ja kur tu pasaki? As kā asina, bet ausīs. Daudz kā neštais. Jau Kepar. Давай новая игра. Ты видишь, у нас какой другой. Par karnevālu. Par karnevālu? Ok. Okay. Yeah. Yeah. I want to wake up. I realize that I can't wake up. Yo. Похуй. Es biju karnevālā, kaut kādā galīgi nekādā. Es staigāju apkārt dulā prātā, es skatījos apkārt, tur bija prāta vēta. Viņa bija tāda mēsla, viņa bija vienkārši traki ķēni. Viņa staigāja apkārt, un viņa bija traki sēni. Viņa katru dienu cer kaņu, un pēc tam brauc karnevālā un cer tankas, ar kurām dejot. Es māku cejot, un es māku savā prātā ceļot, un pofik par to teikt, un es pastāstīšu, kā bija patiesībā. Šī mana liecība, es biju karnevālā, tādā, nekādā. Es jau teicu, zini kā, varbūt es jau beidzu par to stāstīt, bet es atgriezos pie tēmas, jo man ir ko klāstīt. Karoči, es biju karnevālā, biļete maksāja 5 eiro. Priekš Eiropas tas ir baigi normāli, tur arī uzstājās Eikons. Es staigāju tur un vienkārši beikoju. Es biju vienīgais hip-hop pārstāvs, un tas baigi sāp, jo zini kā viņi redzēja un smaida tā, galīgi šķīri, un teica, ko jūs te darat? Hip-hop staigi tie mīši, un tas tie sūri. Mani tur diskriminēja. Arī par karnevālu. Eduardi ir tā lietas, ko es negadu vaļ izklausies tāpat kā negadu ciet. Jau, karoči, viss karnevālā tusēja, jau, kas notiek šeit pusēs, ir kā panorāmas ratā, un aizgāju ratā. Buļas kļau, redz mani sakā, kas staigāja pa debesīm, man bija kājas gaisā, jau pats vai jūt, mani
taisām tos virpuļus ar pirkstu galiem. Es uztaisīju tornado virs Rīgas. Un beidzās. Man patīk šitais mikrofons, viņš aizlikās, bet es viņu rokā tur. Bišķīt atpūties, ienācis uzsācis tā kā mazliet politīts. Tas nekas, ka viņš nolāk pēc gaņģis. Jā, man patīk uzkurīt. Tu zini pat Edvārdu Līvu, na? Kāda starpība visā šajā? Es to mīlu, man patīk, kā viņi iedzer. Tas mums vienkārši raksturīgs dabā. Jo man liekas, ka Latvijā ir baigā problēma. Varētu būt tik kā alkohols, bet man liekas, ka tas ir kaut kas vairāk. Jo no tāpēc vispār iznāk kaut kas skaidrāk. Ants pie Bults man viņš patīk ļoti, tāpēc, ka viņš repers tā kā grafitī ar rotu. Ja kaut kas vairāk, tad šitā meitene pie bāra vienkārši leģēna. Es tev saku. Un kaut kas vairāk. Un ja man likās šitais ir stobras, vecīt. Viņš ir stobras. Es viņu no sākuma vispār nepazīstu. Tikai tāpēc, ka viņš repoja, es man liekas pat nezinu pa ko. Tāpēc, ka es neklausījos ar tērām 10 gadus vispār hip-hop neko. Un es iznācu ārā, relaksējos, atpūtos, bet te jau jauni čalīši, pasties šitais brillēs, pasties šitais eitis, viņš vienkārši superīgs čalīts, respekts viņam gods. Jā, man liekas, ka man vajadzētu pietikt, jo es esmu bišķiņš sadzēries, drusciņ ar interbušu atpūties, un mazliet kā ar vieču, jo vienkārši runa tas ir mans spēks. Viņš es mīlu hip-hop, un tas nav grēks, man patīk, kā viss attīstās, man patīk, kā viņi repo. Man es mīlu jaunos, pat mīlu zelmierīgo, bet viņi vispār aiziet daudz viņu, bet man patīk, kā Edis lasa dzēju, man patīk, kā pats Kaņep lasa dzēju. Man patīk, kā man bišķi apaļas seju, bet tas nekas neko nemaina, tāpēc, ka es esmu parasti freestylēs, man patīk repot. Es mīlu repot, es to dieviņu darīju. Man patīk arī parīt. Tas nekas, ka mēs esam stāvoklī, mēs nekad no alkohola neģīt. Man patīk apmēr uzkrīt vienā 3-4-5, varbūt viņš ir vairāk joints. Tāpēc, ka visi brāļi, es mīlu uzsver šeit atnāc un man gribējās tikai pateikt. Es respektēju, man nav kauns, ne par ko. Jūs visi mīlu, pīs. Tava tēma. Nē, es dodu tēmu. Rindas iekšā, es lieku. Lai kā nepiedod tēmu? Viņš repoja. Kāds viņš personāžs? Jā, iedod personu. Kas viņš par personāžu? Tuneļa pavēlnieks. Viņam jau tas tuneļa pavēlnieks. Tuneļa pavēlnieks, tas kā... Oh, shit, šitais beats! Tur būs pavēles slieks, esmu tuneļa pavēlnieks. Tajā tuneļa stāv apkārt man nepilīgi, tur apkārt ir ūdens, tur apkārt ir grāvis, kur šajā vietā teritorijā nāk jāvis. Un tu paskaties, kas ir tie tuneļi, kuri tev sapmaldīties pat ar 4 šuneļiem, kas ostīs to gaisu, kas sakos līdzi man, kas ir tas, pie kā var pielīdzināt. Tos tuneļu apakšējos stāvs, pēc tam virsū torņi stāv, līdz prāti paceļ augstāk. Jūt kori. Vai jau pavalkās tie līdz, kas ir tas tuneļos līķi? Kāpēc tā? Tā pagār? Kāpēc tā? Nu pohru, lai paliek tā. Stopri, tava roka, tava kārta, tu nes Ādams. Stopris! Loks! Paceļās gaisā, paceļ divas rokas, un vienīgais, kas rokas paceļ, tas ir stopris! Saparnojies, pat par ceļu čāns galīgi, bet ja pasniedz, tad nav nekas, ko gribētu pazīt. Banās atskaits, banās rindas, un galvenais ir tas, ka viņš pats to ziņas. Patiesībā notika mūsu, bet labi, vienreiz nedod sajūtas, es tur man retētāks, jā. Un viņš man salika padziņa no pusfināla, lai gan mēs zinājām, kuram pēdējiem vajadzēja pusieties tur brāli placi, jā. Bet visu cieņu, patīkams laiks pavadīt ar tevi šo vakaru dienu, te. Dod enerģiju vēl, es gribu redzēt, ka tev tevi ir vērts vēl. Es paklausos stopras, bet tomēr jau graujas, lauras graujas. Yeah. Esmu Lauras Graulis. Jā, Lauras Graulis, jaunis, un tagad visi raudās, ja viņam nepatiks kā stopras močīs, bet droši vien tur kaut ko drošīs, bet es Lauras Graulis, esmu inteliģents, es esmu tā kā repaments, es esmu
ritmu, un ka Mercedes Benz, kas pārdos to pāri ar sievietēm, kurām pilni bāri, kuras tevi var nodrēt zem galda, tā kā blondīne, un viņas par pasauli valda, košā kārtējā mašīnā, mēs tevi turu kā kāpu, mašīna, jā, šī tā kā čalis, kas pārījā, izvērtā barība, jā, es esmu lauzis naudu. Šitam nav atskaņa, zinu, jā. Krīma, ok. Paņemam rokās, īlam, iebāžam rīmenā, tēlojam krīmenu. Pagad, stop, tagad visi starbrīdī. Izajiet ārā, bet tikai uzmanīgi neatopieties, protams, pārā. Ko vēl mājtrībā dara? Es zinu, mājtrībā meitenēm iemāca taisīt ēst. Bet šitam aktīvās. Sorry, nebūs mājtrība, īsti labi. Jā, ok, tava tēma būs es esmu labākais repers Latvijas. Es nezinu, tu reiz smējātās? Nē, domāju, tu esi labākais, kas repo vispār. Vispār labākais reps. Aiziet. Gaņa paimala, tagad es esmu tavā vietā. Stāv rokās, man ir pamatīgs miets, jā. Ļāļ, šitais grūti. Tieši tā. Tā. Es esmu labākais, es uzaugu ielās, kur visi staigā un viens par otru lielās. Jā, es esmu labākais, man pilna māja kladēm. Jā, tu man tikko paliki padēm. Nekas tāpat esmu pirmajā vietā. Tas nekas, ka pirmajā vietā ir kaut kas cits, tur ir prāta vētra. Tu neesi pietiekami ērta. Otrā vieta man nav pietiekami laba. Paskaties, esmu pasaules naba. Jā, un cimu varu vēl labāk. Jā, neesmu nekāds labāks. Jā. Tālāk. Es esmu pasaules labākais repers. Jā. Viss, paldies. Es tam vēl davai. Paldies. Labi, paņemam pauzi, dāmas kungi. Iedomā pēdējo. Pēdējo, jā. Ok, tagad tev viss beats jānorepo. Davai. Jumpshots. Brīv tēma, ok. Tev viss beats 3 minūtes. Sekundi. Davai, ejiet prom. Vajag intro arī. Jo, šito es veltīšu saviem potrakiem, saviem pacaniem, vislabākajiem. Un, protams, es veltīšu šito mentiem. Viņi staigā apkārt pariem entiem. Ziniet ko, labāk ejiet prom jūs sveči. Es esmu tas, kas jums nopūš sveces. Esmu tas, kas nolūst žeķi. Tad, kad ir daudz alkohola man māgā, visi man pēc tam ķeras krāgā. Es esmu balī, es esmu tā kā baigajā sūdā. Eda vārdi kļūdās, bet nekas viņam tomēr patīk būtāms. Es klausījos viņus pirmo CD, man tad vēl nebija par fucking TV. Zini ko, es uz to naudu tērēju, tāpēc arī tagad es ar paudu smērēju. Savas rīmes, es to daru katru dienu. Katru dienu tā ir mana dzīve, katra rīme ir izdzīvot. Esmu tas, kas izdzīvo, es pārstāvu ticību kristīgo, un es to pārstāvu sūdīt. Zini kā būtība, mani nevajadzētu vispār laist baznīcā, bet man patīk tā, un es staigāju apkārt un sludinu Jēzu. Es sludinu to, ka viņam patīk reps, bet visi domā, ka tas ir vienkārši plebs. Zini ko, bet es esmu pieskāršs pēc, tad, kad tu redzi mani, es piekāšu tādus večus, kuri netic Jēzu. Jēzus tev satos pa seju, jā, viņš satos pa seju par tavu ceļu. Es tagad tevi smēju, bet stāstu taisnību, Eda vārdu tu redzēsi laimīgu, kad viņš būs sists krustā, viņš jūtās, kā viņš būs tagad tūsās Sadamam Huseinam. Zini, kā es tagad varētu beigt, bet es nekad nebeigšu. Es vienkārši teikšu, un es to nesasteigšu. Bobi, ja man nepabeidzas, es esmu tas reperis, kuram neviens nepateicās, kad viņš izglāba scēnu, izmoka to aiz skurkas. Bet zini kā, man patīk arī daži čurkas, kuri ir mani brāļi. Viņi bija huligāni, bet pēc tam viņi kopā ar mani gāja purināt pūli. Un pēc tam mēs sākām ļurināt trūmi. Mēs staigājām apkārt, mums tad vēl nebija naudas. Mēs ēdējām pieturās, un zini kā pieturās, Eda vārdi reizēm ieturās. Es ieklausos arī viesturā, kurš teica, ka viņš nāk no pazemes. Viņam patīk un garšo tavas smadzenes. Un tāpēc es gribu to tev tagad nest.
katru ierakstu ar manu freestyle, jo tas ir ekskluzīvs stāvs. Es esmu reps, kamēr tu esi vienkārši stāvs. Jo tu esi tik stīvs, jā, tu esi vienkārši fiktīvs. Es nesu iznīcību, it kā es būtu bībeles beigas, jā. Nes ko tagad pīres un steigs, paceliet rokas un pasakiet savas patiesās domas un sekojiet man, pēc iekrūsim visas Parīzes un pat Romas. Un nebūs neviens, kas mani novāks, es novākšu sevi pats, kā to izdarīja Hitlers. Tu nevari mani iznest, man kabatā ir fitness, jo šitais reps ir čista fitness, bļa. Jā, viens bija, man ir jāstil šovakar, ko tu dari šovakar, jau man ir savs, šovakar kā Nancy Brad, šovakar, jā, You know that. fucking flautas, man. Paldies visiem, kas piedalījās. Kāpēc tu izslēdz? Nē, normāls šāds. Atdod izslēgt mikrofonu. Normāls šeiks. Lāzeri, bļē, fucking gays, bļē. Kroč, es gribēju teikt, visi, kas piedalījās freestylā, jūs varat pienākt pie Barčika klāt un uzcienāties. Visi, kas nomačīja kaut ko šodien, pienāciet un uzcienāties ar šotiņu, izdzēriet ar mums šotiņu un nosvinam šo vakaru. Un tiekamies nākam trešdien, jā. Ja jūs zināt cilvēks, kas māk močīt freestyles, kas vienkārši grib atpūsties un man liekas, ka ļoti jauka kompānija, ļoti forša gaisotne, tāpēc